Es domāju, ka mēs jau varam sākt. Lielākā daļa skatos, ka jau ir ieradusies. Tātad, paldies, ka šodien esat klāt kopā ar mums. Šodien, kā es minēju, mēs apskatīsim Makebook M-Tiny, kā viņu izmantot nodarbībās, apskatīsim arī pašu funkcionalitāti, dažādus trikus un ieteikumus. Tad nedaudz varbūt par mums, kas ir Insplace, tiem, kas varbūt vēl nezina, tātad Insplace, mēs jau Latvijā darbojamies vairāk nekā 3 gadus, un mums tā misija ir atbalstīt pasniedzējus gan pirmskolas izglītības iestādēs, gan skolās, dažādām izglītības tehnoloģijām, apgūstot STEM, kas šobrīd visiem ir daudz dzirdams. Bet būtībā, izējot no turienes, atbalstīt gan mācīšanos programmēšanu, bet tā ir būtībā tādu loģikas, loģiskā domāšanas, problēma risināšanas, secīgās domāšanas un arī komunikācijas attīstību, jo daļa no tā arī ietver iekšā tam, ka tehnoloģijām nevajadzētu bērnus atsevišķināt, bet tieši pretēji viņiem palīdzēt. Līdz ar to tas ir tas mūsu mērķis, ir palīdzēt skolotājiem veiksmīgi uzsākt šiem risinājumiem, atbalstīt viņus, pastāstīt viņiem vairāk, ne tikai piedāvāt produktus, bet arī novadīt dažādas apmācības, atbalstu. Mēs darām caur vairākām lietām. Viens ir, protams, ir šie izglītības rīki, otrs, ja jūs vēl neesat piesakojuši, ir arī robotikas bērnu dārzos grupa, kurā mēs dalāmies ik brīdiem dažādiem interesantām lietām. Nodarbību plānīgi, kur citu skolotāji dalās ar savu pieredzi. Mēs arī aktīvi strādājam, lai lokalizētu materiālus, kas ir bez maksas pieejami dažādiem ramatiem ar idejām, kas nāk gan no Igaunijas, gan no Latvijas. Tāpat arī Igaunijā aktīvāk mēs šobrīd taisam arī sacensības, mēs nodošam arī apmācības un arī strādājam ar laboratorijām. Viens no galvenajiem jautājumiem, ko parasti es arī dzirdu un vēlējos jau tā ļoti ieklāt, ir, kur atrast materiāls, ko smelties idejas. Viens ir, protams, šādi semināri, kur laikā ir iespējams iegūt pieredzi no ļoti zinošiem kolēģiem no citām valstīm. Protams, arī savā starpā daloties, zinu, ka pēdējo gadu laikā ir notikuši ļoti daudz apmācības un braucieni un dalīšanās ar savu pieredzi arī Latvijas starpā, vien vairāk ienākot dažādiem rīkiem. Bet viens resurs, ko jūs noteikti varat izmantot, ir Insplace tēm rīku materiāli. Tas ir bez maksas pieejams, tā ir iekļauti vairāk nekā 10 dažādi populārākie rīki, kuram katram ir piedāvāts dažādas nodarbību idejas, ko es, kā minēju, sastādīšu arī Latvijas skolu pasniedzēji, nāk arī no Igaunijas un dažādām citām uzsākšanas idejām. Tāpat dodoties uz līdzīgām grupām vai piedalīšanos savā starpā. Jā, tad šobrīd es te dodu vārdu mūsu abām runātājām. Viņas arī vairāk iepazīstās ar sevi. Un, yeah. So, guys, thank you. And yeah, the floor is yours. Приветствуем вас сегодня. Tere. Сегодня мы поговорим о роботе M-Tiny. Tā, labdien! Es tā kā arī patulkošu, varbūt ne visiem ir krievu valoda labi saprotama. Tātad šodien no Igaunijas dārziņa pasniedzējs pastāstīs par robotu M-Tiny. Я Анжела. И меня зовут Майри. Мы работаем в детском саду Кулатера в Таллине. Tātad Anžela un Mairi no Kulitāra bērndārza Tallinā. Что делает этого робота особенным? Это безэкранный робот. Он очень милый, забавный и нравится детям. Он довольно простой в использовании и довольно легок в программировании. Он подходит для детей дошкольного и даже ясельного возраста. И это один из лучших роботов, который подходит для развития речи и развития разговорных навыков. Tātad robotiņš ir viegli programmējams, viņš ir jautrs, var lietot ļoti mazi bērni, kā arī jau lielās grupiņās.
un viens no labākajiem robotiem, kurš attīsta runas prasmes. Тут два разных робота M-Tiny. В наборе Explorer больше возможностей использования, и в него можно вставить карандаш, рисовать фигуры, писать слова и буквы. Tātad ir divi veidi taini robotiņi. Ir vienkārši robotiņš un ir atklājēji komplektiņš, kuram vēl līdzi nāk tā kā pildspalviņas, un ar viņu var arī zīmēt formas vai kādus pat zīmējumus ieprogrammēt robotiņam. Как начать использовать? У робота есть хвостик. Поворотом хвоста он включается и выключается. И также можно регулировать, поворотом хвоста можно регулировать звук. Tātad robotiņu ieslēgt aizmugurē robotiņam ir astīte, ar kuru pagriežot viņu ieslēdz, un tajā pašā laikā arī ar to pašu astīti regulē robotiņa skaņu. А также есть и пульт дистанционного управления. Один – это кнопка питания на пульте дистанционного управления. Удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить пульт дистанционного управления. 2 – это повторяет последнюю программу. И 3 – кнопка остановки. Текущая программа останавливается. И это синий – это джойстик. Tātad pandiņa vadās ar pulti. Pultī tātad sānos ir ieslēgšanas poga, kur jānospiež 2 sekundes, jāpatur, un tad viņu vai ieslēdz vai izslēdz. Tad poga 2 ir atkārto pēdējo saglabāto programmu. Trešā podziņa ir apturēt vai apturēt pašreizējo programmu, ja kaut kur, teiksim, pandiņa iet ne tur, kur vajag. Un ir kursors, ar kuru jau var vadīt uz visām pusēm, tā kā vadīt robotiņu. Роботом M-Tiny можно управлять 3 разными способами. Один из самых простых – это управление с помощью джойстика. То есть можно двигать его вперед, назад, вправо и налево. И он довольно прост, и здесь справляются даже дети ясельной группы, потому что он аналогичен управлением машинки с пультами. То есть у многих детей уже есть такой опыт. И также пошаговое программирование. При нажатии на карту пультом робот сразу выполняет эту команду. То есть, когда прикасаетесь пультом к картинке, например, вот стрелочка, и он сразу делает шаг вперед. А также можно составить последовательность программ, которые начинаются с зеленого флажка на желтом фоне, дальше выставляется последовательность действий, и последний зеленый флажок на белом фоне в треугольнике, он заканчивает программу и дает команду Maitini двигаться. Tad M-Tiny ir iespēja vadīt 3 veidos. Un vienkāršākais tā kā ir ar pulti, ar to kursoru, pa labi, pa kreisi, uz priekšu, uz atpakaļu. To, principā, jau bērni ir radio vadāmajām mašīnītēm, bieži vien jau saprot un māk lietot. Tad ir programmēšana pa soļiem. Pultī lejas daļa apakšā ir sensors, kurš reaģē uz kartītēm, kas nāk līdzi M-Tiny robotam. Un, teiksim, ar tām kartītēm, tad mēs pieliekot pulti uz kartītes, tad viņš pilda attiecīgo komandu, vai uz priekšu, vai atpakaļ, vai pagriezties. Attiecīgi tur ir dziedāšana un vēl citas. Un tad ir iespēja programmēt tā kā secību, tā kā mēs saliekam programmu un ar pulti noskanējam tās kartītes, un pultī saglabājas šī komanda, un tad, kad mēs nospiežam startu, tad tā programma tiek palaista. Тут карточки команд. Синие – это карты движения.
Tātad šīs ir tās komandu kartiņas, kuras izmantot ar pulti. Tātad ir zilās, ir visas kustību kartiņas. Фиолетовый – это карта эмоций. Violetās kartiņas rāda emocijas dažādas, un pandiņa arī viņa ir tā kā sēņa, un viņa arī parāda tās emocijas. Желтые карточки с цифрами повторяют команду предшествующую карточке N раз. Можно использовать с круглыми соками. Tātad dzeltenās kartiņas ar cipariņiem atkārto iepriekšējās kartiņas tā kā to darbību tik reizes, cik ir norādīts uz dzeltenās kartiņas. Желтые карточки с стрелками повторяют все команды N раз. Dzeltenās kartiņas ar tā kā bultiņām uz riņķi atkārto visu komandu tā kā. И желтый с флажком – первая карта последовательности команд. Dzeltenā ar zaļo karodziņu, tā tad ir tā kā pirmā kartiņa, kura sāk programmu. И зеленый с флажком – последняя карта последовательности команд начало или старт. Un zaļā kartiņa ir tā kā sākt, starta kartiņa, kuru mēs nospiežam un sākam. И в детском саду мы чаще всего используем карточки с эмоциями. И повторение используется реже. И здесь вы видите карточки эмоций. То есть, если установить Майтини на эту карточку, то он будет показывать различные эмоции. Например, хитрый, злой, испуганный, сонный, счастливый или грустный. Tātad kulitārai dārziņā viņi ļoti bieži izmanto tieši šīs emociju kartiņas, kuras var parādīt dažādas emocijas, kā nobijies, vai priecīgs, vai skumjš. Nu, tur vairākas viņas ir. Повтори. Одна и та же программа в двух разных вариантах. На этой картинке карточки повторения используются последовательно разными способами. Šajās kartiņās ir saliktas programma divos dažādos veidos, ko izpilda tā kā pandiņa. Bet, tur tas varianti ir dažādi. Скорее, такие задания можно использовать очень умными дошкольниками или в младших классах. Šādas programmas var izmantot arī tā kā gudriem skolēniem vai lielākiem bērniem jau, kur viņiem ir, jāizdomā dažādi veidi, kā izpildīt uzdevumu. Музыкальные карты можно использовать с так называемым обычным M-Tiny. А рисование совместимо с набором исследователя. Например, вы можете нарисовать с помощью Mайтини те же фигуры, по которым ездил робот. Те, что находятся на зеленом фоне. Tātad šīs kartiņas ir mūzikas, tā kā notis, un zaļās kartiņas ir zīmēšanas kartiņas. Nošu kartiņas var izmantot ar parastu M-Tiny, bet figūru zīmēšanu tur ir nepieciešams jau M-Tiny atklājai komplektiņš, kuram ir iespēja pielikt zīmulīti. Un te viņš atkārtos figūras, kuras mēs norādījuši esam, te viņš tās figūras arī uzzīmēs. Дополнительные карты M-Tiny. Это первая школа, да? M-Tiny ir arī papildus kartes. Первая скорость плюс финиш. Поместите робота на карту скорости и встряхните пульт. M-Tiny начинает двигаться к финишу. Конец гонки указан на карте финиша. Tātad karte ātrums plus finišs,
kad novietos robotu uz šīs kartes un sakritīs pulti, tad M-Tiny sāks tā kā skriet uz finišu. Un viņš, kad nonāks uz finiša kartes, tad viņš arī apstāsies. И гольф-финиш. Разместите робота на карте гольфа и используйте пульт как клюшку для гольфа. То есть помашите им. Робот движется вперед, конец пути, тоже финиш. Tātad vēl viena aktivitāte ir golfs uz finišu, kur ar pulti ir tā kā ar golfa nūju jāvicina pa gaisu, un tad jānonāk tā kā arī uz to finišu. И фортепиано. Коснитесь нижней частью пульта дистанционного управления картой, голос которой может воспроизводить пианино, например, кошка или собака. А затем коснитесь клавиш пианино. Tātad ir klavieru kartiņa, kura var izvēlēties, ar pultu izvēlēties skaņu, kādu tu gribi uz klavierēm attēlot, vai tas būs, piemēram, sunīts vai kaķīts vai klavieres pašas, un tad var spēlēt, pieskaroties pie taustiņiem ar pulti, tad atskaņos tā kā dažādās mažoros tā kā to skaņu. Здесь вы видите дополнительные возможности M-Tiny исследователя. Jā, šīs ir papildus atklāja komplekta kartes. И буквы и цифры – это размер шрифта. Burti un cipari un fonta lielums. И подключение робота M-Tiny и пульта дистанционного управления также можно сделать с помощью кнопок. Un M-Tiny robota pulti, tā kā tas savienot arī ar tālvadības pultu pogām tāpatās. Тут некоторые трюки. Используя начальные и конечные карточки программой последовательности, можно воспроизвести всю музыкальную пьесу сразу или написать целое слово сразу. Tātad ir daži triki, kā var izmantot arī šīs kartiņas, izmantojot sākuma un tā kā finiša kartiņas, tad var iestudēt pat veselu skaņdarbu, mūziku. Как проверить уровень зарядки? Включите пульт и робота и наклоните чуть-чуть робота, таким образом, как вы видите на картинке. И в глазах робота появится уровень заряда батареи и пульта. Pulta и робота. Tātad robotam ir ļoti ērti pārbaudīt uzlādes līmeni. Šādā veidā slīpeniski mēs pieliekam viņu pie pults, un mēs atstiņās redzam, tātad, cik akumulators ir pašam robotam un cik ir uzlāde pultī. Набор «Зеленая зона» и город. Здесь можно... Да? Tātad ir vesela tādas tā kā puzles, kur ir pilsēta un pļava, ko izmantot M-Tiny darbībai. Здесь можно собрать две разные дорожки и коврики. По желаемой теме можно давать задания как и для действий в городе, так и в зеленой зоне. Tātad, kā jau iepriekš teicu, tātad izmantot var zaļajā zonā darbības, uz kurām arī robotiņš reaģēs, un kā arī izmantot pilsētā pa ceļu braucot ar robotiņu. Подборки разные животные, занятия и места в парке. В городе, например, магазин, полиция, станция скорой помощи. В основе каждой картинки лежит свой звук, который издает робот, проезжая сквозь нее. Tātad uz kartes pilsētā ir dažādas ēkas, kā policija, ambulance un citas. Un
robotiņš braucot tā kā virsū vai garām šīm iestādēm izdos skaņu vai nu policijas sirēnu vai ātrās palīdzības vai kādu citu attiecīgi, kur viņš atradīsies tajā brīdī. Здесь представлены два разных комплекта аксессуаров. Это «Мой мир» слева и «Остров сокровищ» справа. Tad arī ir iespējams, ka paklājumi, kur ir mana pasaule un dārgumu sala. В нашем детском саду мы чаще используем тот, который слева, то есть «Мой мир». Он помогает детям развивать словарный запас и навыки рассказывания историй. Tātad Kuletāre Tallinas dārziņā viņi izmanto vairāk paklājiņu mana pasaule, kur bērniem mācās tā kā izteikt vārdus, pastāstīt vai atcerēties kādas lietas un veidot stāstus. И этот коврик, который слева, «Мой мир», он подходит очень хорошо для даже самых маленьких детей, а тот, который справа, может подходить для более старших детей. Tātad dārgumu sala tā kā var izmantot lielāki arī bērni, nu, un mana pasaule tā kā arī maziem bērniem ļoti labs ir. Тайные карточки с животными. Jā, taini ir tā kā dzīvnieku kartiņas. Если поместить робота на карту животного, он превратится в это животное. Jā, ja taini robotiņu uzliek uz šīs kartiņas, viņš pārvēršas uz kartiņas norādītajā tā kā dzīvnieciņā. Например, поместив робота на карту кота, он превращается в кошку, издает кошачьи звуки, его любимая еда – рыба. Когда он наезжает на другую еду, он издает неприятные звуки. Tātad, ja mēs uzliksim taini robotiņu uz kaķa kartiņas, viņš nu, tā kā izdos skaņu. Un jāsaliek kopā, ja kaķim garšo zivs, tad viņu norādot uz zivi, tad viņš izdos, ka viņam tā zivs garšo. Bet braucot pār citiem ēdieniem, viņš izdos skaņu, ka viņam tas nepatīk. Например, дать ребенку задание. Тайни – это собака. Отвести его или запрограммировать, то ехать до любимой еды. Piemēram, varētu viens no uzdevumiem būt, kad taini robotiņš ir sunīts, un viņam ir tagad jāatrod tas ēdiens, kas garšo sunītim. Здесь вы видите пример обучающей игры. Можно прокатиться с M-Tiny по городу. Tātad šī ir viena no aktivitāšu piemēriem, kur M-Tiny var pabraukāt pa pilsētu. Viņš ir salikta no ceļš, un lejā ir programma, kurai jāieprogrammē, un tad M-Tiny izbrauks to aplīti pēc programmas norādītā. Ребенок может рассказать, мимо чего проезжал робот, какие звуки он слышал и что изображено на картинках. Un paralēli tad ar bērnu var izrunāt arī, kādas skaņas viņš ir dzirdējis, izrunāt, kas ir uzzīmēts un ko M-Tiny robotiņš tā kā redz vai stāsta. Jā. Майтини в учебной деятельности. Он очень помогает развитию навыка рассказывания историй, придает смелость говорить и развивает также навыки презентации. Tātad M-Tiny ļoti palīdz bērniem, nu, tā kā palīdz sagatavoties runāt vai saņemties runāt un attīst arī prezentācijas prasmes. Nu, tā kā bērniem jāpastāst ir par, tā kā jāstāsta tāda tā kā prezentācija par to, ko ar robotiņu kopā viņi dara. Также он хорош для изучения языка. Ļoti labs ir valodu apguvē. И дети усваивают первые наиболее простые способы программирования.
Un MTI izmanto tā kā arī pirmās vienkāršās programmēšanas metodes. Также способствует развитию сотрудничества, потому что дети могут выполнять задания как индивидуально, в парах и в команде. Un ar MTI arī ļoti labi attīsta sadarbību, jo MTI var lietot gan individuāli, gan pāros, gan komandās. И также это вносит разнообразие в учебной деятельности, и поддерживает интерес и способствует концентрации внимания. Tātad ļoti palīdz tas, ka MTI var aktivitātes ļoti dažādas, kas palīdz noturēt interesi un koncentrēšanās spējas. Робот MTI уже можно использовать с детьми 2-3 лет в индивидуальных занятиях, где можно направлять каждого. Tātad MTI robotiņu jau var sākt lietot no 2-3 gadu vecuma bērniem. Более умные 3-летние дети уже могут пошагово программировать робота, то есть использовать карточки с кодами. Lielāki bērni jau no 3 gadiem jau sāk izmantot kodu kartītes un tā kā programmēt ar šīm kodu kartītēm. Но очень важно напоминать детям о безопасном использовании робота при каждом занятии, чтобы не толкнуть и не тянуть. Tas, kad pirms nodarbības bērnus noteikti vajag iepazīstināt ar robota drošu lietošanu, jo viņš nav gluži spēļu mašīna, kuru tur stumdīt vai mētāt vai vēl kaut ko darīt, jo viņš ir paredzēts tā kā ar kartītēm vai ar pulti viņu darbinātu, nevis stumdītu kā mašīnītes. Тут тема найти пары, занятия с детьми 2-3 лет. Šeit, piemēram, uzdevums bija jāatrod pāri bērniem 2-3 gadu veciem. Первое знакомство с роботом, безопасное использование. Tātad par drošu lietošanu tā kā šajā aktivitātē bija jāatrod pāris lācītim jāizved uz rotuļu kastīti, piemēram. Задачей ребенка была соединить правильные карточки между собой. Например, плюшевому мишке пришлось перебраться в ящик для игрушек. Jā, kā jūs teicu, lācītim bija jāatnāk mantu kastīti jāatrod, izmantojot vai nu kartītes, vai, saprotu, tur ar jau ieprogrammējot jau tā kā jau lai individuāli pats atrod. Можно управлять с помощью пульта дистанционного управления или программировать с помощью карт. Tā tad varēja ar pulti vadīt vai ieprogrammēt ar kartītēm. Тут тема цвета. Дети 3-4 года. Šī tēma bija par krāsām bērniem 3-4 gadu veciem. Ребенок бросает игральную кость, где цвета синий, желтый, зеленый, красный, черный и белый. Bērns met kauliņu metamo ar krāsām, uz kuru attēlotas dažādas krāsas. Ребенок называет цвет, и по полученным цветам ребенок программирует робота с помощью кодовых карточек. И робот едет на пятна того же цвета. Tātad bērns izmetot kauliņu, iegūst krāsu, un tad bērnam no kartiņām ir jāieprogrammē robots tā, lai viņš aizbrauc uz pareizo krāsu. Тут 2-3 детей занимаются одновременно. Можно помогать друг другу. Šeit bērni sadarbojas savā starpā, var izmantot 2-3 bērni kopā un viens otram palīdz salikt tās pareizās programmas lai vieglāk.
Не обязательно всегда использовать прилагаемые игровые коврики. Их можно сделать самостоятельно или с помощью детей в соответствии с той темой, которую учитель предполагает, или в соответствии с темой проекта. Tātad ne obligāti vienmēr ir izmantot jau sagatavotos paklājiņus. Var arī uztaisīt savu, teiksim, dažādas aktivitātes. Kopā ar bērniem var taisīt paklājiņus, kurus var izmantot arī robotiņam. Перед вами настольная игра «Рыбалка», которая была сделана детьми и учителем в рамках рыбного проекта. Tātad šeit ir uztaisīta makšķerēšanas karte, kuru taisīja kopā ar bērniem проекта ietvaros. То есть учитель может сделать эскиз, а дети могут раскрашивать. Skolotājs bija uztaisījis skici, un bērni varēja izkrāsot. Занятие с детьми 5-7 лет. Ребенок бросает кубик, подсчитывает очки и делает необходимое количество ходов вместе с роботом. Tātad aktivitāte 5-7 gadus veciem bērniem. Bērns met kauliņu, skaita punktus, un ar robotu kopā veic pareizās kustības darbības. И попутно он выполняет задание, например, назвать рыбу, которая находится на картинке, или водоем. Un kā arī tad papildus vēl nonākot uz kādas no kartiņām, tad bērnam ir jāpasaka, kas tā pa zivi ir vai kas tā par ūdens tilpni. И тот, кто первым достигнет конечной точки, побеждает. Kurš pirmais nonāk финиšā, tas uzvar. Игра развивает навыки чтения, умение читать и считать. Tātad spēle attīsta rēķināšanu, lasīšanas un skaitīšanas prasmes. Также полезно использовать роботов на различных мероприятиях вместе с родителями. Этим ковриком пользовались дети со своими папами на День отца. Tātad robotiņu arī var izmantot dažādos pasākumos, piemēram, ar vecākiem. Šeit ir attēlots kopā ar tētiem, tika veidots uz tevu dienu savs paklājiņš. В середине листа вы видите зеленым слово «отец», и дети должны были вместе с папой написать на бумаге с помощью mTiny разные прилагательные о папе, то есть хороший, сильный, добрый, умный. Lapas vidū ir uzrakstīts igauniski tētis vai tēvs, un tad ar robota palīdzību tad bērniem ir jāuztaisa, kāds tad ir tas tētis, tur stiprs, ātrs vai mīļš un tā tālāk. То есть вот эти вот слова, которые в так называемом облачке, это вот написано с помощью mTiny. Tie vārdi, kas ir iekšā mākoņos, tie ir uzrakstīti ar mTiny. Тут один отличный самодельный коврик, где задача детей была найти знакомые слова первой помощи и слово «лабиринт». Šeit arī pašveidots vārdu labirints, pirmā palīdzība, kuru bērniem bija jāatrod vārdus, kas atbilst pirmai palīdzībai. И на коврике можно было рисовать линии, и его можно было использовать несколько раз. Šo paklājiņu tā kā varēja izmantot vairākas reizes, ņemot vērā to, ka tur varēja nosvītrot vārdus. Занятия с детьми 5-7 лет. Šis paklājiņš tā kā bija bērniem 5-7 gadu veciem. Заданием детей было найти слово из слова лабиринта, подходящее для оказания первой помощи. Например, витамин, пластырь и таблетка.
vārdu labirintā tātad bija jāatrod attiecīgie vārdi, kas atbilst pirmai palīdzībai. Plāksteris, labi, vitamīns vai kāds cits. Как только слово было найдено, его нужно было извлечь с помощью с робота M-Tiny. Tātad ar robota palīdzību šis vārds bija tā kā jāatrod vai jānosvītro. Тут тема насекомые. Šī tēma ir kukaiņu tēma. Занятия с детьми 6-7 лет. Aktivitātes 6-7 gadus veciem bērniem. Я рассказала детям историю о том, что когда-то был сильный шторм, который смыл цвета насекомых, а также отделил тела, крылья и ноги. Tātad šajā tā kā izstāstīja stāstu, kad bija liela vētra un kukaiņiem tika nomazgātas vai atņemtas krāsas un kā arī dažādas tā kā spārni vai kājas atsevišķi sadalījās. Задача детей заключалась в том, чтобы сначала взять с пола карточку с написанным на ней названием насекомого. Tātad bērnu uzdevums bija pacelt no zemes kartiņu, kur uzrakstīts kāda kukaiņa nosaukums. Когда имя было сосчитано, ребенку нужно было подвести робота к нужным частям тела и забрать их. Un tad, kad tas ar robota palīdzību, tātad uz paklājiņa bija jāsalasa salikt kukaiņa daļas, tas arī jāizkrāso. Когда части тела были вместе, ребенок мог склеить их и раскрасить. Jā, tad varēja izkrāsot un salīmēt kopā tās pareizās daļas. Тут занятия детьми 6-7 лет. Šī bija 6-7 gadus veciem bērniem. Команды были из 3 человек. Šeit bija sadalīti komandās, pa 3 cilvēkiem komandā. Сперва дети взяли с пола номер. Tātad pirmais uzdevums, tātad bērni paņēma no grīdas numuru, ciparu. Дети запрограммировали робота вводить на полученный номер. Bērniem bija jāsaprotamē robotiņš un jāizved tas uz pareizo ciparu. Дети взяли карту с трассы и прочитали подсказку, куда им нужно идти. Attiecīgi bērns paņēma no trases, tā kā paņēma kartiņu, un tur bija norādījumi, uz kurieni tā kā, kas jādara. В группе в разных местах были кнопки записи звука с номерами, где записывались разные задачи. Tātad grupā bija dažādas vietas, kur tika ierakstīti, kur bija jānoklausās pogas, kur bija jānoklausās uzdevumu. Ребенок решил задачу, которую услышал из записывающего устройства. Tātad bērnam bija jādara uzdevums no ieraksta pogas. Задачами были разные вещи. Чтение, написание слов, составление слов или какое-то задание на движение. Tātad bērnu uzdevumi bija ļoti dažādi, kā lasīšana, rakstīšana, vārdu salikšana vai kādas kustības. Прекрасно знаешь, в чем дело. Здесь строительство из деревянных кубиков и робототехника. Дети построили для каждого животного свой уголок. Tātad šeit uzdevums bērniem jau izveidot arī mājas no koka klucīšiem, un bērniem bija jāsataisa tā kā katram dzīvniekam sava vietiņa. И здесь могут играть одновременно несколько детей. И присутствует небольшой элемент соревнования. То есть кто быстрее доедет с помощью Майтини до выбранного животного.
Šo aktivitāti varēja darīt vairāki bērni kopā, un arī tāda tā kā sacensība, kurš pirmais nonāks pie kāda no dzīvnieka. Здесь, используя элемент соревнования, немножко дети становятся такими эмоциональными, и когда кто-то из друзей быстро добирается до выбранного животного, дети аплодировали и очень сопереживали. Tātad, tad, kad ir sacensības, bērni arī ir ļoti emocionāli. Un tas, kurš, teiksim, pirmais varbūt netika, tas tā kā, ir skumjš, bet tas, kurš pirmais tam aplaudēja vai dažādas tā kā emocijas. Тема охота за сокровищами. Tēma dārgumu medības. Задача детей была найти безопасный маршрут через ландшафт. Tātad bērnu uzdevums bija atrast drošu ceļu cauri tā kā, nezinu, atklājiņu, tā kā, lai droši nonāktu. Надо было избегать вулкан, болото или другое опасное место. Tātad pandiņai bija jāizvairās no vulkāna vai purva vai kāda citas bīstamas vietas. Вначале ребенок просто проезжал маршрут с помощью пульта. Pirmais uzdevums bija vienkārši ar pultu izvadīt tainī robotiņu cauri ainavai. Когда ребенок достигал конечной точки, нужно было повернуть назад и запрограммировать робота на движение с помощью кодовых карточек. Kad bērns bija izdarījis to ar pulti, tad jau nākamais uzdevums bija to saprogrammēt pandiņu ar kodu kartītēm. Кроме того, им нужно было собрать все драгоценные камни и снова избегать опасных зон. Kā arī atpakaļceļā bija jāsalasa visi dārgakmeņi un tāpatās jāizvairās arī no vulkāniem vai citām bīstamajām vietām. Тема эмоций. Tēma bija emocijas. Дополнение к базовому коврику M-Tiny используются самостоятельно нарисованные карты эмоций. Tātad papildus tiek izmantotas arī pašas zīmētas emociju kartītes. Ребенок находит на коврике эмоцию и называет ее. Bērnam jāatrod uz paklājiņa emocija un jānosauc, kas tā ir pa emocija. Потом программирует робота, чтобы он подъехал к нему и с помощью кодовых карточек. Ar kodu kartītēm tad ieprogrammē robotiņu, lai viņš nonāk pie attiecīgās emocijas. Кроме того, в карте кодов используется одна карта эмоций в конце трека. Un katrā šajā kodu kartiņu virknē tiek izmantotas arī emociju kartiņa. Когда робот достигает правильного нарисованной карты эмоций, ребенок оценивает, была ли выбранная им эмоция M-Tiny правильной и соответствовала картинке. Tātad, nonākot pie emociju kartītes, bērns pārbaudīja, bērnam bija iespēja pārbaudīt, vai tā kartīte ir pareizā attiecīgi pret virknē saprogrammētajām kodu kartītēm. Давайте строить слова. Tēma vārdu veidošana. На земле сетка сделана из скотча. No skoča izveidota, tā kā trasīte, tā kā paklājiņš. В сетке начальные слоги слова на синих листочках и конечные слоги слова на желтых листочках. Tātad vārdi tiek sadalīti uz zilajām un dzeltenajām kartītēm, no kuras uz viena ir sākums un uz otras ir beigu daļa. Задача детей заключалась в том, чтобы найти начало слова, повести к нему робота и с помощью карточек с кодами, а затем найти конец слова и снова подъехать к нему.
Tātad bērniem ar robota palīdzību bija jāsaliek vārdi, jāizbrauc pirmo ar kodu kartītēm līdz vārdu sākumam, un pēc tam jāatrod vārda beigas. Когда начало и конец слова найдены, ребенок берет слог и складывает слово. Tad, kad šīs zilbes tiek atrastas, tad bērns noņem nost un saliek kopā vārdu. Здесь вы видите занятие с детьми 4 лет «Мой день в детском саду». Šeit aktivitāte 4 gadus veciem bērniem, mana diena bērnu dārzā. Ребенок выбирает подходящие карты и составляет план дня в детском саду. No attiecīgajām kartītēm, tātad bērns sastāda dienas plānu dārziņā. И можно использовать разные варианты, то есть составить разные варианты на каждый день недели. Un šādi var veidot katras nedēļas dienai savu plānu. И составить план выходного дня. Var arī sastādīt brīvdienu plānu Или составить день мечты. vai sapņu dienas plānu. И также можно дать задание спланировать день для друга, для папы или для мамы. Tāpat arī dienu var plānot gan draugiem, gan vecākiem. И задание может выполнять как один ребенок, и также могут выполнять дети в команде. Un šo uzdevumu var pildīt gan individuāli, gan komandās. Хорошо знать, что М. Тайни предпочитает ездить только по чистым поверхностям. Tātad, kas ir labi, kā zināt, ir tātad, kad Tainī var braukt par tīrām, viņš brauc pa tīrām virsmām. И М. Тайни управляется движением, двигается только при управлении с пульта или при запуске программы. Tātad Tainī robotiņš brauc vai izmantojot pulti vai uz ieprogrammētās programmas. Также нужно быть очень аккуратным, заряжая М. Тайни, особенно когда уже заряжен и когда нужно достать шнур. Tātad uzlādējot ir jābūt uzmanīgiem, ņemot nost no lādēšanas vada. И всегда нужно помнить, что робот – это не игрушка, и его нельзя толкать силой. Un tātad robotiņu arī nevajag stumt ar spēku, jo tā nav rotaļlieta. Спасибо. Какие-то вопросы? Tā, ir kādi jautājumi? Droši varat rakstīt vai nu čatā, vai arī droši ieslēgt mikrofonu un pajautāt. Tātad Madara jau čatā rakstīja, kad prezentācija tiks izsūtīta, un viņa arī būs Insplay grupā, jā, vai Insplay Jā, LV viņa mājaslapā. Insplay mājaslapā mēs arī ieliksim visos kanālos, tostarp arī robotikas grupiņā, lai viņi būtu brīvi pieejami visiem. Jo tas būs tiešām mērķis ir palīdzēt jums uzsākt un saprast un dot šo te informāciju, kā, jo tas ir tas pats grūtākais. Jā, varbūt skatos, ka pagaidām jautājumi nav, bet droši izmantojiet iespēju. Kultūra arī padalījās ar savu kontaktu informāciju, ja jūs gribat veidot kādas sadarbības ar viņiem, vajag braukt ciemos. Es zinu, ka pēc pēdējā webināra, man liekas, 2 bērndārs aizbrauca ciemos pie viņiem, pasīties, kāds izstāsts ikdienā un pakonsultēties un redzēt to viņu piemērus. Jautājums, kā var tikt pie viņiem ciemos? Nu, piemēram, mēs no Latvijas pie viņiem ciemos pamācīties. Jūs varat... Kur viņi ņem idejas? Jā, pirmo daļu var atbildēt, otro daļu varbūt pārtulkosi un tad, lai atbild pasniedzējs. Bet būtībā tā, ka viņi atstāja kontaktu informāciju, es vairāk nodalīšos prezentāciju un arī ielikšu e-pastā, bet būtībā viņiem rakstot, piesakoties, viņi ir ļoti atsaucīgi un gatavi palīdzēt.
Un Jānis būtu iztulko jautājumu par Kāds bija tas idejas otrais jautājums? Sakiet. idejas melšanās. Kur viņi idejas ņem? А, Идею так, для вас, кратовы. для вас вопрос. Где вы берете идеи, как использовать вот эти энтайны? Просто где-то. Спасибо за вопрос, поскольку да, это каждый учитель как бы сам что-то изобретает. И Ну мы так. также делимся, также у нас коллеги друг друга делятся, то есть у нас внутренние такие Обмены курсы, опытом. где мы друг Да. другу делимся идеями. Как вам в гости попасть? Я вот Латвия, Даугавпилс. Как можно к вам попасть? Как реально? Не знаю, у нас У нас были, только что да, были гости из Латвии, да, Да. 3 дня. 3 дня были тут. Мы Ага. показывали, делились опытом. Это только с нашим руководством, наверное, надо как-то Надо связывать. приходится, наверное, им. Ну да. Мгм. Потому что хотелось бы и приехать в гости посмотреть, да, как Да. это играется. Мгм. Да. Можно, Можно, если как-то можно организовать, почему Мгм. нет? Мы очень много гостей, у нас очень много гостей из Латвии уже было, и из других стран тоже, то есть даже из Малайзии, и Мгм. из Германии, и вообще А в со всех. каком вы городе находитесь? В Таллине. Таллине. Ага. А запрашивать тогда, у кого можно тогда визит к вам? Через какие тогда? Но нас, наверное, надо писать руководство нам, Kuladara. Es arī Aha. esmu ielikusi čatā kontaktinformāciju vēlreiz, ar ko var Labi. sazināties, lai Jā. varētu izveidot šīs sadarbības un Jā, jā, atbraucienu. jā. Aha, labi. Paldies. Vai būtu vēl kāds jautājums? Pirms mēs beidzam, mums vēl ir palikušas pāris minūtes. Cik maksā robotiņš? Robots atklāja komplekts ir 189 eiro plus PVN. Paši robotiņš pats pamatrobotiņš būs nedaudz lētāks, bet, nu, jā, attiecīgi viņiem ir samazināta arī tā funkcionalitāte. Un tajā komplektā jau iet, atklāja komplektā pilnībā visu, ko ir šodien stāstīja un rada, izņemot tās divas papildus kartiņas, kas ir mana pasaule un dārguma karte, kas ir papildus aksesuāri, kas ir jāpērk, bet, piemēram, pilsēta un pļāva ir iekļauti jau šajos komplektos. Ну, Vai- спасибо. Вопросов, кажется, что нету. Labi, tad, jā, liels paldies visiem apmeklētājiem un arī pasniedzējām, un paldies arī Jānim par palīdzību. Bet šī te nosūtīsim jums ierakstu un prezentāciju, kas būs pieejamas. Un